Kas ir optimālākais scenārijs no visas šīs jēzgas? Piekrīt no vienas puses Zanderkungam, ka optimāli būtu tur, kur šobrīd ir. Kontaktlīnija tur apstājas, bet viens ciniskāks variants, kas, domāju, būtu optimālāks, proti, ka karš turpinās. Lai cik tas ciniski neizklausītos, ka karš turpinās, Ukraina turpina dot triecienus pa Maskavu, citām pilsētām. ASV neatņem izlūku datu apmaiņu, kas ir ļoti būtiski. Neviens cits to nevar dot. Nav nevienām tik labi izlūkošana no kosmosa un signāla izlīkošana kā ASV. Tātad, ka ASV pastiprina sankcijas, tās Rosneft, Lukoil, lai viņas turpina strādāt. Un to, ka arī Eiropa šos iesaldētos Krievijas aktīvus novirza Ukrainai. Un es domāju, ja izdotos paturpināt karu, lai cik tas ciniski neizklausītos, pāris mēnešus, tad būtu iespēja panākt daudz taisnīgāku mieru nekā šobrīd. Bet Krievijai pēc pāris mēnešiem jūs redzat kaut kādas būtiskas pēkšņu izmaiņas? Es domāju, ja sankcijas pret naftas, dabasgāzes ieguves sektoriem turpināsies, tad būs grūtāk laika un tuvāko mēnešu laikā, iespējams, ka vairāk nekā tuvākie mēneši, Krievija būs spiesta daudz nopietnāk apsvērt taisnīga miera noslēgšanu.